Bizness ir jebkuras teritorijas attīstības asinsrite. Tieši tāpēc uzņēmējdarbības atbalsts Talsu novadā ir jāpārceļ no vārdiem uz darbiem, jo tas nevien dotu jaunas darba vietas, bet arī ļautu piesaistīt jaunus iedzīvotājus Talsu novadam un papildu ieņēmumus pašvaldības budžetam, kas ir tik ļoti nepieciešami citu jomu attīstīšanai. Kā burvi nūjiņi bieži tiek piesaukts uzņēmējdarbības speciālists vai koordinators. Jā, tāds mums ar steigu ir nepieciešams, bet ar to vien nepietiktu. Šī joma prasa arī domas vadības un deputātu atbalstu, klātbūtni. Šī joma prasa arī nestandartu pieeju ārpus reglamenta, jo ir nepārtraukti jāuztur attiecības ar uzņēmējiem, ar šo sektoru, lai sajustu, ar ko elpo tirgus, kādu jomu investorus vēlamies un varam piesaistīt Talsu novadam, lai celtu vērtību arī tām kopienām, kurās dzīvojam. Pamatlietas Talsu novadam jau ir priekšnosacījumi, lai bizness šeit varētu attīstīties. Kā piemērs, tepat redzamā Mērsraga osta, dzelzceļš stendē, industriālās teritorijas stendē Talsos daudzi veiksmīgi uzņēmumi, ar kuriem kopā var veidot jaunas lietas, atliek vien strādāt tālāk. Par Talsu novada attīstībai, Latvijas attīstībai 4. sarakstu aicinām balsot pašvaldību vēlēšanās 7. jūnijā.